trešdien, 30. janvārī Finanšu ministrijā notika uzņēmējiem un grāmatvežiem paredzēts seminārs, kurā tika skaidrots eiro ieviešanas process. Finanšu ministrijas nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta nodaļas vadītājas vietniece Ārta Priede sniedza prezentāciju par grāmatvedības vadlīnijām, pieskaroties tādiem jautājumiem kā gada pārskata sagatavošana, darba algas pārrēķins, darījuma ar ārvalstu valūtām un citām niansēm. Dažiem rodas jautājums, ko nozīmē eiro ieviešanas dienā. Tas nenozīmē, ka 1. janvārī jums ir jāsāk pārrēķināt katru grāmatvedības reģistra atlikumus. Svarīgi ir, ka sākoties 1. darba dienai tiek pārrēķināts uz eiro ieviešanas dienu. Tas ir sākoties 1. darba dienai, vēl vienreiz uzsver. Mums ir vajadzīgs stāvoklis uz eiro ieviešanas dienu. Un ko mēs darām? Mēs pārrēķinām katru grāmatvedības reģistra atlikumu, katru uzskaites vienības vērtību latus, uz to ekvivalentu eiro pēc oficiālā maiņas kursa. Ko nozīmē katra grāmatvedības uzskaita vienības vērtība? Tā ir grāmatvedībā atsevišķi uzskaitītā objekta vienības uzskaites vērtību latos līdz centīmam un summa eiro līdz eiro centam. Piemēram, tas ir katra debitora vai kreditora parāda atlikums, katra pamatlīdzekļa vai krājuma uzskaites vienību grāmatvedības konta analītiskajā uzskaitē. Mēs zinām to, ka vidējās darba algas aprēķins vēl ilgāku laiku pēc eiro ieviešanas sastāvēs no darba algas summā un no eiro. Kā būtu šie pārrēķini veicami uz eiro un kā būtu jāveic šā nozaļošana? Tad mēs par to periodu līdz eiro ieviešanai, kad algas tika uzskaitītas latos, mēs pa katru mēnešu šo algu pārrēķinām uz eiro. Un pēc tam tātad summa latos pārrēķinām uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa un atkal uz eiro pēc noteiktiem nopaļošanas principiem. Tad mēs saskaitām nākamajā gadā kopā un summa jau mums rodas eiro. Tad katra mēneša aprēķinātā alga ir jāpārrēķina. Grāmatvežiem jāatcerās, ka līdz eiro ieviešanas dienām grāmatvedībā mēs lietojam Latvijas bankas noteikto ārvalstu valodas kursu attiecībā pret latu, bet pēc eiro ieviešanas dienas Eiropas centrālās bankas noteikto ārvalstu valodas kursu attiecībā pret eiro. Un oficiālo eiro un latu nomaiņas kursu noteikšana neietekmē ārvalstu darījumu grāmatvedības uzskaiti, bet tā ietekmē tikai latu summu pārrēķinu uz eiro valūtu nomaiņas brīdī. Apstājoties pie cenu paralēlās atspoguļošanas perioda, kas būtu jāievēro tīri grāmatvedības jomā, jāatcerās, ka paralēlās atspoguļošanas periods, kā tas ir noteikts, tas ir 3 mēneši pirms eiro ieviešanas dienas un tie ir 6 mēneši pēc eiro ieviešanas dienas. Jāatcerās to, ka 3 mēneši pirms eiro ieviešanas dienas, tad visi attaisnojumi dokumentos norādītais vērtības mērs, tas ir lats, grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru mēs lietojam latus, tas ir tā, kā mēs šobrīd jau darām. Savukārt 6 mēneši pēc eiro ieviešanas dienas un visu turpmāko periodu, ko mēs darām, mēs attaisnojam dokumentos vērtības mēru, lietojam jau eiro, un lats mums vairs nav jālieto. Savukārt grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru lietojam arī eiro. Lats mums tāds kā grāmatvedības uzskaitē vairāk mums nepadarē. Tas ir cena paralēlās atspoguļošanas periodā, tad cenas būs veikalos jāuzrāda gan latos, gan eiro. Grāmatvedības uzskaitē šādas prasības nav. Grāmatvedības uzskaitē mums ir jāatcerās, ir lats, kad ir lats, un ir eiro, kad ir eiro. Bet tomēr, ņemot vērā eiro ieviešanas likuma 13. pantu 2. daļā noteiktās prasības, uzņēmumam sagatavot attaisnojumu dokumentu veidu, norēķinu dokumentu gala patērētājiem, fiziskajai personai.
nevis uzņēmumam, bet fiziskajai personai. Darījuma kopsumma būs jānorāda gan gatos, gan eiro. Sagatavojot attaisnojumu dokumentu, tad norēķina dokumentu. Tas izriet no eiro ieviešanas likuma 13. pānta 2. daļā noteiktajām prasībām. Un kas tas piemērs varētu būt, tas ir rēķins iedzīvotājiem izsniegts gan, pieņemsim, par komunālajiem maksājumiem, par mobilo sakārtu pakalpojumiem, bet šo darījumu kopsumu ir jānorāda gan latos, gan eiro. Grāmatiski tikai eiro, ja? Grāmatiski mums nav jānorāda gan, ja? Tā darījuma atspoguļošana. Tālāk mēs esam jau tikuši pie perioda pēc eiro ieviešanas dienas. Principā tas ir tas pats princips, kā cenu paralēlā saspoguļošanas periodā, sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistru un ierakstu vērtības mērs ir eiro. Savukārt attaisnojuma dokumentos vērtības mērs no eiro ieviešanas dienas ir eiro. Attaisnojuma dokumentos vērtības mērs ir ārvalsts valūta, tad summas pārēķina eiro, tad saimnieciskā darījuma dienas valūtas kursa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja līdz 31. decembrim netiks izpildīt ārvalsts valūtas darījuma izpilde, un tas notiks janvārī, tad attiecīgās ārvalsts valūtas kursa svārstību rezultātā, konvertējot no eiro uz attiecīgo ārvalsts valūtu, atkal gūtā peļņu un zaudējumu, grāmatiski tiks atspoguļot peļņas vai zaudējumu aprēķinā, nākamajā, tātad 2014. eiro ieviešanas pārskatu gadā. Ja attaisnojuma dokuments tiek izrakstīts pēc eiro ieviešanas dienas par iepriekšējiem periodiem, piemēram, bilancē uzrādīts attiecīgajā postenī uzkrātās saistības vai uzkrātie ieņēmumi, tad vērtības mērs ir eiro, bet, lai pārrēķinātu šādu summu latos, atkal tiek lietots oficiālais mājas kurs, tāds vadlīnijas ir. Saistībā ar gada pārskatu sagatavošanu, kāds būtu aktuālākais, tāds svarīgākais jāņem vērā grāmatvedību sagatavojot. Gada pārskats ir jāatcerās, ka gada pārskati jāsagatavo tās valūtas vienībās, kuru valstī ir oficiālajā apgrozības pārskata gadā. Gada beigās tas nozīmē, ka 2013. gada pārskats mums ir jāsagatavo latos, sākot ar eiro ieviešanas dienu, tad mums ir jāsagatavo. Tātad gada pārskatos par pārskatu gadu, kas beidzas pirms eiro ieviešanas dienas, ietvērtās summas naudas izteiksmē ir jānorāda latos. Savukārt par pārskatu gadu, kas beidzas eiro ieviešanas dienā vai pēc tās ietvērtās summas naudas izteiksmē mums jānorāda eiro. Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots ir eiro, kas salīdzināmie rādītāji ir jāuzrāda iepriekšējo pārskatu gada rādītāji, kas ir pārrēķināti eiro pēc oficiālā mājas kursa. Pirmajā gada pārskatā, kas ir sagatavots eiro salīdzināmiem rādītājiem uz 2014. gada sākumu, ir jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros uzrādīto konta atlikumu uz 2014. gada sākumu. Tādējādi, kas tiek pieļauts? Tādējādi tiek pieļauts, kā pirmajā pārskatu gadā, kad tiks sagatavots eiro salīdzināmiem rādītājiem uz 2014. gada sākumu, tiek pieļauts neatbilstības ar iepriekšējo pārskatu gadu beigu rādītāju, kas pārrēķina eiro pēc oficiālā mājas kursa. Gadījumā, ja pārskats gads noslēdzas vēlāk nekā tajā 31. decembrī 2013. gadā, ņemsim, ja gada pārskats ir 30. jūnijā jānodod, ja? Un kā tad būtu uzņēmumiem jārīkojas ar tādiem gadījumiem saskaras, tad ir uzņēmumiem pārrēķins jāveic uz 2014. gada 1. janvāri, eiro ieviešanas dienā attiecīgi katra grāmatvedības reģistra atlikums un katras grāmatvedības uzskaits vienības vērtība, tad mēs no latiem pārrēķinām uz eiro, šo oficiālo mājas kursu, bet pēc eiro ieviešanas dienu visi darījumi mums ir jāuzrāda eiro, un attiecīgi 30. jūnijā mēs gadu pārskatu nododam jau eiro.